Šādi izskatās uz doto brīdi adītā jaka lielam vīram. Tātad atgādināšu, ka esmu noadījusi mugurpusi, esmu noadījusi priekšpuses abas daļas. Plecu daļā valdziņi ir sādīti kopā, tātad savienotas abas daļas. Šeit ir viens plecs, šeit ir otrs plecs. Un esmu arī izadījusi, apstrādājusi jau gandrīz kakla izgriezuma šo te daļu. Tātad atgādināšu, ka jakai aizdara būs priekšā ar rāvēslēdzēju, un šī te apkaklas daļa, šī te apmale būs dubultā, un parādīšu arī, kā tad es iešuju šo te rāvēslēdzēju, un vispār kā tad apstrādāju šo te visu priekšējo daļu kopā ar apkakli. Jā, jakas adīšanā tieši šī te daļa apkakle un rāvēslēdzēja iešūšana ir tas tāds sarežģītākais darbs, bet šī ir mana trešā jaka, kuru es adu jau ar rāvēslēdzēju, tā kā es domāju, ka es arī šoreiz tīri veiksmīgi tikšu ar to galā. Parādīšu iepriekšējo darbu, kuru es adīju, kur arī ir šūtais rāvēslēdzējs. Tā ir mana adītā jaka, kuru es adīju pagājušo gadu. Un šeit būs gan tā grūti saskatīt, jo raips adījums ir, šāda rāvēslēdzējs izskatās no kreisās puses, principā pat nevar redzēt neko. Un šādi izskatās no labās puses. Jā, rāvēslēdzēju es šuju ar rokām un nevis ar mašīnu, lai gan es pati esmu šuvēja, mašīna arī ir mājās šujmašīna. Tomēr man labāk adījumos patīk rāvēslēdzēju ar rokām iešūt. Nekas neārdās maziem dūrieniem šujam un viss izskatās ļoti labi. Tātad, kā tad es adu šo te daļu? Gar kakla izgriezumu līniju uzņemu valdziņus. Manā gadījumā tie bija 97 valdziņi un adīju 44 kārtas, viens valdziņš labiski, viens valdziņš kreiliski. Tieši tāpatās kā valnīšu abām daļām. Ja? Starpība tikai tā, ka valnīšus es adīju ar adatām numur 3, pārējo daļu jakai 3,5 adatas, bet apkakles adīju jau ar adatām numur 4, jo noadīju šo te daļu kādas rindas 10 ar adatām numuru 3,5 un sapratu, ka apkakli šis te valnīšu adījums, par daudz tāds savalkošs efekts ir. Ja apakšējā daļā tas vēl netraucē, tad šai apkaklei tas īsti man nepatika. Tāda ļoti, ļoti pieguļoša apkakla izskatījās, tāpēc izārdīju un turpināju un sāku adīt no jauna ar adatām numuru 4. Un tagad viss ir kārtībā. Jaka, protams, ir laikota arī ar visu apkakli. Izskatās pagaidām tieši tā, kā vajag. Tātad 97 valdziņas uzņēmu, nodīju 44 kārtas. Un tad šeit tālāk valdziņus jau sadalīju 3 daļās. Tātad no sākuma katrā malā 5 valdziņus uzņēmu uz papildus adatas un turpināju adīt jau 87 šos te vidējos valdziņus ar citas krāsas dziju. Tātad, kāpēc es tā daru? Tātad šie te 5 malējie valdziņi vienā pusē vēl ir uz adatām, otrā pusē jau es esmu līdz galam apstrādājusi. Šie te 5 valdziņi būs vajadzīgi rāvēslēdzējam, lai rāvēslēdzēji no kreisās puses varētu arī kārtīgi tā apstrādāt, tā lai skaisti izskatās. Tātad katrā pusē 5 valdziņus atstājam uz papildus adatas, un tad vienkārši šos te 5 valdziņus adam tādu garu desiņu vienkārši labiskajā adījumā. Cik gara jāada ir tik gara, lai šī te, tad, kad nolocīsim apkakli, lai šī te garā daļa pilnībā būtu tikpat gara, cik jakas šī te daļa, kur tiks iešūts rāvēslēdzējs. Man ir noadīts garāks šī te maliņa, to pēc tam pašās beigās, kad šūsim rāvēslēdzēju, jau varēsim atārdīt vajadzīgajā garumā. Tātad vienu šo te 5 valdziņu daļiņu esmu jau noadījusi, un tagad būs jāada, šeit var redzēt uz adatas esmu pārējos 5 valdziņus uzlikusi, un tagad uz adatām numur 4, tātad turpināšu adīt vēl vienu šādu te garu tādu maliņu no 5 valdziņiem.
Šie te vidējie valdziņi, 87 valdziņi, tātad es adīju ar citas krāsas dziju jau, kādas 5-6 kārtas nodam un valdziņus noraucame. Vēlams šeit adīt ar kokvilnas dziju, jo tad vieglāk būs pēc tam pieketelēte. Bet to, kā jau tālāk šo te apkakli pieketelēšu un kā šūšu rāvēslēdzēju, es parādīšu jau kādā citā video.